Urā, Emīl, tev beidzot ir 18. Kas tagad būs pirmā lieta, ko darīsi? Nu, zini, Ieva, es gribu dabūt savu vadītāju apliecību. Es jau visu laiku čekoju CSDD mājaslapu, pildu testiņus un noteikums arī esmu iemācījies. Un vēl tēca un māca braukt ar mašīnu. Tā jau faktiski visu zina un prot. Super, bet tev noteikti ir arī jāiet uz autoskolu. Uz kur ties? Tas ir grūts jautājums jau vispār, jo nevienmēr tā pat populārākā ir tā pat labākā. Un tā vēl instruktoru izvēle. Nu jā, bet es domāju, ka tagad ir tas īstais laiks, lai tu dotos uz CSDD un to visu noskaidrot. Pierreiz varbūt būs kādu labu ieteikumu. Man ir 18 un es plānoju iegādāties B kategorijas vadītāja apliecību. Bet tagad pats svarīgākais – autoskola. Katra autoskola dod savus labumus. Kā es varu izvēlēties, kur es gribu? Pievienojos apsveikumiem ar 18 gadu sasniegšanu. Autoskola tā ir ļoti grūta izvēle un svarīga. Un šajā brīdī es jums ieteiktu noteikti paskatīties CSDD mājaslapā autoskola reitingus, bet tā ir tikai daļa no pareizā lēmuma. Otra daļa vajadzētu būt noteikti paklausīties, ko čatos raksta, ko raksta sociālajos tīklos, jo tā daļa būs tā, kas sniegs atbildi tieši uz taviem kā individa jautājumiem. Ja tu esi 18-gadīgs jaunietis, tev ir kaut kādas vienas vajadzības. Ja tu esi 30-gadīgs cilvēks, kas meklē A kategoriju, citas vajadzības. Ja tu esi 60-gadīgs cilvēks, kas meklē, iespēju braukt ar B kategoriju, tur jau būs citas vajadzības. Tādēļ sociālajie tīkli būtu ļoti svarīgs informācijas avots. Vai CSDD eksāmens ir grūtāks par matemātikas centralizēto eksāmenu 12. klasē? Šis ir jautājums uz iegāšanu, jo matemātikas eksāmens 12. klasē ir kārtots pirms 30 gadiem. un ļoti grūti atbildēt, bet es gribētu teikt, ka, ja cilvēks ir gatavojies, līdzīgi kā matemātikas eksāmenā, viss būs kārtībā. Ja cilvēkam pietrūcis ir, līdzekļu, laika un cilvēks nāk tā kā uz laimi, es domāju, tie abi divi eksāmeni ir uz izkrišanu, ja? Tur tā kā laimes spēle baigi maz darbojās. Tādēļ es negribētu sabiedēt un tomēr teikt, ka tie eksāmeni ir dažādi, bet sarežģīti katrs savā ziņā. Kas man ir jāapgūst autoskolā? Autoskolā jāapgūst daudz, bet ne visu var apgūt autoskolā. Atbildēšu pa daļām. Tātad autoskola noteikti ļoti daudz laika veltīs satiksmes noteikumu iemācīšanai, satiksmes drošības apgūšanai. Ļoti daudz laika un naudas aizies uz vadītprasmju iegūšanu, tātad sākot no tehniskās vadīšanas, noteikumu piemērošanas, satiksmes drošības un tā skaitā arī sociālo prasmju attīstīšanai. Savukārt, papildus tam es gribētu norādīt, ka ļoti svētīgi ir braukšana ģimenē. Tātad vai no tēvu, māti, vecāko brāli, vecāko māsu, jo autoskola nevar daudz lietas iemācīt, kur vajadzīgs, piemēram, nobraukt 3000 km. Nav tāda cilvēka, kas būtu gatavs, vai ļoti maz tāda cilvēka, kas būtu gatavs samaksāt par to. Ja? Savukārt, tas viss, kas notiek tajos 3000 km, cilvēks iemācās uztvert satiksmi kā organismu, cilvēks iemācās pieņemt lēmumus, jo autovadītājiem nereti ir tā, ka vienā sekundē jānolem, piemēram, 3 dažādi lēmumi. To nevar izdarīt, ja nav kaut kādi šabloni, nav kaut kādi paraugi, tam nav iet cauri. Ja? Un būtiska lieta ir saucamais automātisms vai muskuļu atmiņa. To arī atstrādā tikai ilgstoši darbojoties, kā ir tāds teiciens, peldēt nevar iemācīties lasot grāmatu, peldēt var iemācīties peldot. Un tieši tas pats ir ar auto vadīšanu. Tādēļ es noteikti ieteiktu skatīties par iespējām ģimenē braukt, vai radinieki ģimene kaut kas tāds. Papildus autoskolai. Es saprotu, ka šis ir automobils, ar ko kārto eksāmenus. Vai varat pastāstīt, ar ko viņi īsti atšķiras visi? Tātad eksāmenu mašīnām, lai būtu augstāka drošība, ir dublējošā vadības ierīces, tātad pedāļi. Tas ļauj ārkārtas situācijās iejaukties. Un tai pašā laikā katram vadītājam, kas nolem nākt uz eksāmenu, ir jāsaprot, ka viņš no juridiskā viedokļa
eksāmenā ir pilntiesīgs šoferis. Visa atbildība ir uz viņu. Tā kā šis aspekts arī ir jāņem vērā. Vēl viena lieta, runājot par šo automobīlu un citiem, šis ir automobīls ar automātisko kārbu un ir arī automobīļa ar mehānisko kārbu. Jaunajam vadītājam vajadzētu nolemt, ko tad viņam vajag un uz ko viņš iet. Kādas ir atšķirība? Uz mehānisko kārbu diezgan daudz laika tiks veltīts, lai iemācītos strādāt ar pārnesumiem, ar sajūgu. Uz automātu to visu varēs ietaupīt. Vēl viens tāds kā hints priekš jaunajiem vadītājiem būtu tāds, ja, piemēram, ģimenē visi automobīļi ar automātisko kārbu, es ieteiktu iet uz automātisko kārbu, jo tā apmācība, ko ģimene var dot jaunajiem vadītājiem, ir neatsverama un ļoti svarīga. Un ir vajadzīgi braukt. Savukārt, ja ģimenē ir mašīnas vai automobīļi ar mehānisko kārbu, atbildi jau pilnīgi skaidri, ejam uz mehānisko kārbu un darbojamies. Ja es nenokārtoju eksāmenu, cik reizes parasti drīkst kārtot eksāmenu pēc tam vēlreiz? Vienīgais ierobežojums ir 1 eksāmens dienā. Tas, ko CSDD mēģina reklamēt, ir, ka eksāmens nav laimes spēle. Tātad ierobežojumu nav, mēs varam kārtot, cik naudas pietiek, bet attieksmei būtu jābūt tādai. Es nāku uz eksāmenu tikai tad, kad es esmu gatavs. Katrs 18-gadnieks plāno iegūt savu autovadītāja apliecību, bet tas prasa ļoti daudz pacietību un treniņus. Un tava autoskolas un instruktora izvēle ir ļoti būtiska, jo tava veiksme braukšanas eksāmenā ir atkarīga tikai vien no tavas sagatavotības, gan praktiski, gan teorētiski. Es, piemēram, plānoju ar pirmo reizi nolikt. Es arī, bet arī tad, kad tev jau tās tiesības ir kabatā, ņem vērā, ka braukšana īstajā dzīvē nav tas pats, kas brauk GTA. Tā ir atbildība par sevi un citiem satiksmes dalībniekiem. Tāpēc būsim noteikumi zinoši un citi satiksmes dalībnieki cienoši, neatkarīgi no tā, ar kādu transporta līdzekli mēs pārvietojamies.